mamma teica tā, viņa saka, bērni, es šodien jums neko neatnesu. Tikai izlasīju no zirgu mēsliem graudiņus, sēkliņas. Un pēc tā gadījuma mamma naktī, jo tur mums blakus bija kaut kur, laikam kaut kāda, to es neatceros, bet tikai es zinu, kad stāstīju, kad blakus bija kaut kāda zivju pārstrāde. Un mamma gāja naktī grabināties pie atslēgas, lai domātu, ka viņa grib zaktiet kaut ko. Un viņas arestēja uz 2 gadiem cietumā. Un mūs ar valdi nosūtīja uz bērnu namu. Tāpēc mamma rīkojas, lai nenomirtu pārējie 3 bērni no bada, jo Ojārs mira bada nāvē. Mums pārsūtīja no Kengīras uz Pasku mātes ar bērniem. Bērnus mums Paskā tūlīt noņēma un novietoja ārpus zonas. Tur mums bija jāiet barot ar katru reizi, jo mums tos bērnus jau mazāk noņēma jau to barošanas, bet par cik man jau nebija ar to bērnus, ko barot, man noņēma pavisam to barošanas reizi. Tā reizi mēnesī mums sūtīja laida uz satikšanos. Bet ko tas deva, ka mūsu bērni jau mums vairs nepazina? Jo viņiem jau tās auklītes bija, bet ne jau mēs, ka mums tur uz pusstundiņu aizgāja to bērnu paskatīties, vairāk jau mēs nekā arī. Un tad bija prieks, kad mēs viņus dabūjām redzēt. Bija tas gads, ka viņi teļus pieskatīja, viņi tagad gan tos teļus, kolhos teļus, un uznāk negaiss, un pērkoni sāk dādēt, un teļa aizskrien taigā. Un mamma stāv un domā, tagad viņai vēl cietums arī draud, tāpēc kā nekad tie kolhos teļi, un viņi pazuduši, un viņi šausmās domā, ko darīt, un sāk lietus gāzt. Viņiem ugarā bija viens no vēl līdz paņemtiem vecs mētelis, kas bija jau galīgi saplīsis un lupatās, un uzlīst lietus, un no tā mēteļa sāk smaržot Chanel smaržas. Tas bija mammas smaržas Chanels numur 5. Viņi bija Parīzē, viņi pirka arī sev arī pūru pirka Parīzē, un viņi jūta to smaržu, un kā viņi pat teica, viņi saka, un pēkšņi es atceros Parīzi, un atceros, ka vēl kaut kur ir tā skaistā dzīve, un tā normālā dzīve, kur nav viss tas ārprāts. Un tas ir tas moments, kas ļauj varbūt cilvēkam izdzīvot, ka viņš ir bagāts garīgi. Un viņam vēl ir cits kaut kas, par ko domāt, ko atcerēties, ko pieminēt. Un tas varbūt arī tas, kas ļauj izdzīvot tādos traģiskos brīžos, ka tev teļa aizskrējuši, un tev priekšā varbūt cietums, vai ne? Pēc tam teļa atradās, pēc tam viss bija kārtībā, bet tas moments, un tāpēc man tagad arī Chanels, tāpēc, ka es vienmēr mammu pieminu.
tā bija viennieka kamera, es biju viena, man deva gabaliņu maizīt, vienu ēdam karot cukuru no rīta, ūdeni, pusdienā kāposta zupa ar zivīm un nemelošu. No tādiem tārpiem ap tik lielām melnām galvām pa virs spēlta. Es priecīga. Zupa, kas pa to, ka tārpi? Tārpas pie malas. Šķidrumiņu kāpostiņas izāda. Nu, un pārējo paršā iekšā. Nu, bet ļoti labi nakti. Augsts bija jau ļoti. Bet es nezinu, kāpēc tur bija palicis vēl tāds otrs melns madrats. Nu, ko es uz vienu guļu, otru sedzu virsū. Jāguļ, lai galva būtu uz durvju puses. Es nezinu, cik ilgi es tur biju. Un tad man viena sārdze, krievietīte, ar maz augumu sievietīte, attaisvarā lodziņu un saka, es teikšu krieviski, kā viņa teica, malolietka, почему ты здесь? Не знаю. Nu, ko tu esi izdarījis? Neko. Bet kāpēc tu esi šeit? Tev gribās ēst? Es saku, jā. Un otrā dežūrē viņa man atnes kukuļi maizi. Un viņa saka, nu, noliec tā, lai nav tieši redzams. Un nevienam nesaka, ka es to darīju. Tas skaidrs, es apsolīju un arī neteicu. Viņa man prasa, tu lasīt, ar ko gribi? Es saku, jā. Un viņa man atnes latviešu valodā grāmatu. Un kā viņa beidz dežūru, man jādod. Un sakiet vēl, ka nav labi cilvēku pasaulē. Tagad pēkšņi kaut kas notiek, nāk iekšā svešīgi runājoši cilvēki, un mammai kaut ko saka, un tā mamma ceļ tagad augšā mūs, un es domāju, nu būs tūlīt rīta. Daudz, bet kas tie pa večiem, kas tie pa vīdi? Nekā nesaprot, muts tiek kā kofers. Bērni tādās reizēs nepļauj. Tagad tā Olga, ko tā mamma darīja, un māsa skolā tās nebija. Ko tā mamma darīja, to es nezinu. Bet man Olga vilka to slapjo zābaciņas kājā. Notupusēs ceļos šausmīgi raud. Un pienāk tas krievs, un viņa bučo viņam kājas, lai viņš atdom mani atstāja. Ka nav bērnam ko kājas vilkt. Un viņš viņu iespēja pa degunu. Un tas deguns visu mūžu palika šķīps. Un viņi tik šausmīgi lūdzās, un es nekā nesapratu. Visvairāk es atceros, ka bija kara laiks, kad sāka ebrejas ievest Dundagā ļoti daudz. Taisīja atsevišķi tādas apaļas būdiņas, kur viņi bija. Lika iekšā. Un kas dīvainām drēbēm. Un es vienmēr vecajmāmai sacīju, kāpēc tie vai nekā. Un vecam tēvam bija kādreiz zāģeta, dēls zāģēja, un tad viņi tur visu tos dēls ņēma prom. Nu, kā jau karaspēks ienāca, tad viss ir. Un ka viņi vienmēr garām iet un prasīja tā, vai maizīt. Un es iet pie vecās mātes, es zinu, tas man tik tā paliek atmiņā.
Es prasīju tā mamma, vai ne, kā tie prasa maizīt, un kāpēc viņi tik šausmīgi bailīgi, vai ne, un ar ieroči viņiem slīd staigā. Bet tā mamma vārdi bija tādi, viņa saka, ir cilvēki, kas otru par cilvēku neuzskata. Ka tas nav cilvēks, nav vērtīgums. Nu, tā viņi man deva tādu maizīti, tādēļ ietīt, te es liku pa tām dēlēm, kur viņi gāja, nu, lai viņi varētu paņemt. Tas bija 44. gadā, gar mūsu mājām iet garām ceļš uz Ventspilu, caur Blāzmu, 2 ceļi iet. Un tagad es redzu, ka nāk pilns ceļš bija ar ebrejiem, nu, tā rinda bija apmēram, vismaz 200, pat vairāk metru gara, pilns ar ebrejiem, vācu karavīri ar aitu suņiem gāja gar malām, un es uzskrēju augšā pie māja drusku kalnā, ir mammai teikt, vai ne, ka tur ebrejs tagad dzen. Un tā mamma iedeva maizi kukuli, es pilnīgi devu parunāt. Es stāstīšu tev tālāk. Un no tā vācu karavīri atļauj iedot, un no tās grupas, ka vācu karavīri ļauši, nu, katrā kilometra mežam kādam iemukt. Melns uz baltu uzrakstīts. Un es saku, kas to ir rakstīts? Un viņš saka, labi, es jums parādīšu. Un viņš tagad man parāda to parakstu, kur, zin, tā protokola ir parakstījies. Maiga Baša, mana nodevēja, arī aizsardze, kurai vīrs bija leģionārs. Un viņai bija dvīnītes. Meitenītes. Viņai bija piesolīts, ja viņa negrib, lai viņu aizved, tad viņai jāpasaka viss, kas ir bijušas aizsardzes. Un viņa bija pateikusi par katru, par visiem, un viņa palika mājās. Un labākais numurs, ka es viņu pirms 6 gadiem satiku. Es biju aizbraukusi vēl ratiņos brauktam, aizbraukusi uz savu pagastu tur, un tagad man ceļ ārā no mašīnas un liek ratiņos iekšā, lai es varētu pabraukāt tur pa kapiem, kapsvērt bija. Un tagad viena sieviete, nepazīstama, tāda dūšīga, resna, pieskrien man klāt skaidri, apkrīt man ap kaklu, vai? Es tā skatos, vai tad tu man nepazīsti? Maiga, es esmu maiga. Nu, ko man bija darīt? Neko. Un viņas dēļ es tikpat labi būtu varējusi palikt tur, kā tur 2/3 no mums palika. Tad ir nāves nometnē. Un viņa palika manējā. Reizi konvoji mums, jā, un tad mums brīdināja solis pa kreisi, solis pa labi, šausmīgi brīdinājumi. Pa priekšu brauca pajūgs, tie bija bez konvoja. Uz ceļa nolika maizes kukulīti, un tad mums apveda apkārt, lai mēs to maizi nepaņemtu. Atceros, vārdu tikai nezinu, bet atceros vienu meiteni. Viņa bija pēc tautietes vāciete, jauna meitene. Tā kā, kur viņa iedomājās, tur viņa mums veda. Bet viņa negribēja brist tur tanī peļķē iekšā, bet viņa tā sāniski bišķi čut padevās.
Un viņu ar suņiem tik ilgi notrenkāja līdz nemaņai, līdz pilnīgai nemaņai, kā mums vajadzēja uz rokām viņu aiznest līdz darba vietai. Tā mums, kur mums bija tas darbs, viņa nebija spējīga vairs pati paiet. Un tad vispār, kad bija, skuķi grib padeļot. Un viena puse tur tai mājai bija tukša, un viena muts apgāzam otrādi, un bleķi, lai var uz viņu sēdēt. Un tad es sēdēju uz to mucu. Es biju lielīga, citreiz gāju, citreiz negāju. Tad, mēs gribam dejot, nāc ar mums. Es aizietu, un es uzkāpu, uzsēlēju uz to mucu. Un tad es dziedāju, šlāgers visāds. Un pa vidu uz ķēmeni spēlēju, es jums teikšu tāds orķestrs, ka bries. Piekrišana bija man liela. Es biju mūzika tur viņiem. Vienreiz atbrauc kādi puiši cauri braucot. Mēs atkal visi dejosim. Un viens uzlūdz man ār. Es dejoju, uzreiz viss kliedzes. Gaida jupka, gaida jupka. Un gaida jupka krīt zemē un gaida tik dejo valsts. Nenokrīt gluži, es jau saķiešu tos svārkus. Tur tak nebija nekāds druknops, nekas, kur tu to ņems. Aš noriem, cik var sasietīt ir. Un tad es aizgāju sasietos svārkus, atkal dejoju atkal tālāk. Tā kā nekas, bet visi smējās, visiem bija jāmidziet, ka gaidēju jupka krīt zemē. Un tā katru rītu man tas ceļš gāja pret kalnu augšā. Apmēram 2 kilometri man bija jāiet pret kalnu augšā. Un tā es zinu, kad es laiku acīm redzot elpoju caur muti, ka kāp augšā man piemetās drausmīgs bronhīts. Tu nevarēji neiet uz darbu, te jau tev maizi nedeva. Ja, kad tu strādāji, tev deva 600 gramu laikam to maizi. Mēs jau tikai brāli strādājām, man māte nestrādāja, jo viņa bija vispār, viņai nebija laba veselība, viņa bija švaka. Bet tā viņa vēl tajā laikā bija diezgan moža. Viņa gāja visu laiku mainīt tās drēbes un kaut ko tur pret produktiem, lai būtu ko ēst. Tad es tik tas tā ar no maniem personīgiem pārdzīvojumiem, ka šausmīgi grūti, es nevarēju svīdu, kā es kāpu pret to kalnu augšā un elpa trūku un nevarēju, un naktīs nevarēju gulēt un pussēdus es gulēju, lai es varētu elpot. Tad tikai es to atceros. To vienu rītu es kāpu, gribēju sākt kāpt, pilnīgi spēka nav. Bija tāda liela prieda, un es šausmīgi sāku raudāt. Un es lūdzu Dievu un raudāju, lai man atpestīja no tām šausmīgām mokām. Tā es tādu briesmīgi izraudājos, un tam man palika vieglāk, un pēc tam es neesmu vairāk raudājis nekad. Es sapratu, ka tikai tu vari pats uz saviem spēkiem paļauties. Ne tev Dieviņš palīdzēs, ne tev neviens nepalīdzēs. Tikai pašam ir jādara, lai izdzīvot. Man pratināja, man tagad viss bija sarakstīts, kas man tagad es esmu nogrēkojusies un viss. Tagad viņš saka, tāda jauna meitene, un tā jūs nevarējāt labāk medicīnas institūtā iestāties nekā tamīs sanitāros kursos. Neko. Tagad viņš liek man noģēbt jaknos, kā žociņu jau es biju novilkus, viņš liek man noģērb jaku,
Tad viņš noskatās no augšas līdz apakšai šitā te un saka tā, nu sarunāsim tā. Nāciet man blakus istabā un pakavējiet man laiku, tad es rīt no rīta jūs atlaidīšu mājās. Tāds piedāvājums. Un man bija tādas trakas dusmas ar tādu jaunības maksimālismu, tādu pilnīgi, ka es tad nošņācu tikai šausmīgi nekādā. Un es teicu, nemūžam nekad neiešu. Un tad viņš uzreiz pārvērtās, tā kā ēna pārlaidāt pāri. Es domāju, nu pat jau gāzīs man. Taisni tāds iespējas bija, bet ne, viņš tikai uzbļauj uzreiz. Konvoj, padvāli, jau uz pagrabu. Un tad man iegrūd pagrabā. Un tad no tā pagraba nākošā diena uz nolaitu. Tad, kad aizbraucam tur kolhozā, tad visus sūta svētdienā jāiet strādāt. Sarkanai armijai vajag strādāt, un jums jāiet strādāt. Es visus apskrēju, visus latviešus, un teicu, ka viņi ir dūmu un traki, ka viņi iet strādāt. Mūs tak izsūtīt, mums nav ko iet strādāt. Bet visi dobīšies, visi aizgāja, es tik neaizgāju. Un tad atbrauca inkavedists viens, man izsauca, vai jūs tā teicāt? Es saku, jā, es tā teicu, un es tā domāju. Un viņš saka, vai cik jūs pārdroši? Man tagad jūs jāved uz Rīļsku par šito. Es saku, ka jāved, ko es tur varu darīt. Viņš teica, nu, es to nedarīšu, bet tā nerunājiet. Tā nevar, tā jūs sev tikai sliktāk vien padarīsiet. Tas bija tūliņ drīz, kā mēs aizbraucām. Un tādā atbrauc atkal vienreiz viens enkavedists. Un tas mūs iesauc vienā, ar vārdu sakot, atbrīvoja 2 tur telpas, ienes tur vien tādu solu garu, tādu kā man te pie mājas. Sauc visas sievietes, visām bija pa vienam iekšā, lai tur bija akušerka, kā sakiem, jeb kas viņi bija, tādu medmāsā līdz tam enkavedistam. Un tad mūs ved pa vienam iekšā, galīgi pliks izģērbās, un tad bija jānoguļās uz to beņķi, jāizplēš kājas, un tad abi divi skatījās. Viņš pienāca klāt, bet daudz mēs tie sievieši bijām. Var sakot, tas kaut kāds nenormāls, bet tas vai kādam izsūtītam tā ir bijis, tā es domāju, ka tas nav bijis. Tā sākās mana pirmā diena mežā. Cik man bija šausmīgi bailes. Viņi jau bija pieraduši. Viņi jau zināja, vai tas ir, ja tur lūza zariņš, vai tur kas bija. Viņi jau to zināja, bet es vienās bailēs trīcēju. Tur zvērs skrien, zari lūst. Es domāju, nu jau nāk, nu jau mums. Tad man viņi tur apmācīja. Šaut. Tur man bija jāsola. Jāapsola, kā tik par kā zaudēts. Svinīgais solījums. Jums vairāk jārodot. Nu tāds tam apmēram līdzīgs. Jo tomēr es esmu sieviete, un nekādas atšķirības tam nebija, jo es biju līdzīga tagad viņiem. Tad taču man bija savu draugu priekšā jāapsolās, kad es nenodošu viņus. Un kad es pildīšu tās pavēles, kas man tiks uzticētas, kas man būs jādara, kā savādāk. Mūsu melno Bertu ved uz tiesu, tiesa kā teātris. Pavisam vienkārši.
25, 25. Pirmos tiesāja Zeņanis 25, 25, 25. Saka, ko gribi. Vai savā ir melns vai balts vienalga. Un pienāca mani kā, par ko nu man notiesā, par to un par to un par to un par to. Es saku, nav taisnība. Kā nav taisnība? Man puikas samācīja, lai es pilnīgi atsaku, kā nav taisnība. Jūs pat esat parakstīsies. Es saku, čekā var parakstīties vienalga zem ko. Zem visu, ko tur noliek priekšā, zem to var parakstīt. Var neparakstīties tikai tas, kurš vairs nav dzīves. Kā jūs runājat, ko jūs izrunājaties? Es saku, jūs neticat, es jums parādīšu. Un es vaļā savu blūzi un rādīšu vēl savus zilumus, kas man ir vēl palikuši. Un kliedz, nav vajadzīgs mums redzēt jūs kailumus. Es saku, bet kāpēc pa tiem kailumiem čekās sit? Sēžaties, nākošais, un man izglābt, tomēr tas. Es būtu to 25 dabūjis, bet es dabūju 10 plus 5. Es sapratu, ar viņiem vajag rīkoties pilnīgi citādāk. Tur nedrīkst lūgties, tur nedrīkst pazemoties, jo to jau es biju jutuši čekā, ka tu nedrīksti tur lūgt tiem cilvēkiem neko. Plus es vēl izglābu sava tēva glabāto krustiņu, ko tiešām viņi man atrada mantās. Un teica, ticīgā. Es teicu, kāpēc man jāsaka, kad es esmu ticīgā, bet tas man ir vienīgais, kas man ir palicis no mana tēva. Un, ja jūs viņu gribiet man atņemt, tad vispirms pajautājiet sev, vai jums arī ir tēvs, no kura jums ir kaut kas dārgs palicis atmiņā, jeb kāda piemiņa. Un tad izšķiriet, vai jūs man viņu atdosiet, ja jūs man viņu neatdosiet. Un tad viens no tiem virsniekiem, vecāks gados, paņēma un teica, ņem. Un man to kristiņu atdeva. Tas ir Flensburgā, pie Dānijas robežas, kur latvieši īrēja mazo dāņu baznīciņu uz saviem dievkalpojumiem. Tur es precējos. Man nebija, teiksim, līgavas tērps. Es gatavoju un taisīju tautas tērpu. Zviedrijā man māsi dzīvoja, un tā man atsūtīja Lina drēbi, melnus diegus, un es šo bārtas blūzi un bārtas tērpu, kur es dabūtu bruņčus. Viens aizskars, ko mums dalījā, tā vecas drēbes, ziniet, deva. Es izvēlējos vienu tādu lielu aizskaru, un no tā aizskara man iznāca bruņči. Bārtas tautiskie bruņči, un to sarkano malu apakšā, ziniet, kā ir bārtas bruņčiem, ja? Es dabūju no vācu karogā, uzšuvu un tad ar vilnas diegiem rakstus iekšā, tajā bruņčos. Bet tie bruņči bija, saules izēsti tādiem dzelteniem, brūniem traipiem, tādi laukumi pilnīgi, ka es saliku, sašuvu, un te es domāju, ja kāds man pierautu, tad tie izjuktu. Un es ar tādām bailēm gāju pie altārā ar vīru, lai kāds man neparauj neparveido kādu faltīti vai kaut ko bruņčos, ka tā es palikšu miksīties, apakšu miksīties. Ar tā es precējos.
Man jau tagad bērni pārmet, mamma, kāpēc tu mums nestāstīji, bet redzi, viņi jau nevar saprast, ka es nedrīkstēju stāstīt, ka es baidījos, es pat ģimenē baidījos tā. Nu, kad mēs ar vīru precējamies, tur jau pilnīgi tā kā humors. Braucām reģistrēties jau, nu vīrs jau bildināja, un tā, nu, brauksim uz ciemu padomi, kā toreiz reģistrēties. Mums bija mocīts, mēs braucam, es saku, Jāni, pagaidi. Es saku, šeit drusciņ pasēdēsim Graumalī. Tā kā mēs pasēdējām, es teicu, man ir tev jāatklāj, man tev ir jāatklāj. Vai tu mani precēsi, es esmu izsūtīta. Tad Jānis pateica, nu ko tu, nu kā tu vari šitā runāt? Man taču ir pilnīgi vienalga, vai tu esi izsūtītā vai neizsūtītā. Nu tad jau man varat iedomāties, cik es augsti viņu vērtēju. Tajos laikos viņš uzdošanās mani vai neizsūtīto apprecēt. Un tad, kad jau mēs taisījāmies uz māju braukt, tad mamma rakstīja, Emma, vai tu nevarētu atrast kādu kaktiņu, kur palikt, jo mums nebija atklūst, kur palikt. Un tad Emma uzrakstīja mammai, nebrauc mājās, tu tur esi iedzīvojusies, šeit ir kolhoz, un kolhozos maksā par sakūšiem kāpostiem. Un mammas atbilde bija, tad, lai vai sakūšu kāposti, bet ēdīsim savā dzimtenē. Nu, tā es varu pastāstīt par to vienu meiteņu Mārīti no Jaunauces. Viņa man gāja pa priekšu, mēs jau vilcienā tur iepazinamies. Viņa sauca Māra Tomiņa. Tomiņa uzvārds. Viņa iet pa priekšu un uzreiz viņa tup zemē. Es domāju, nu ir traki, viņa ir pakritus. Izrādās, ne. Viņa ir ieraudzījusi smiltīs, tur tāds meža ceļš. Taurenīts viens saplats tāds. Var taču kāds uzkāpt virsū, viņa paņem to taurenītu plaukstā un aiznes noliek ceļa malā, lai kāds neuzkāpj virsū. Viņa ar to pauniņu plecos, kur viņai spēka nav 5 grami, viņa glābs to mazo taurenīti. Un es domāju, redz kāds cilvēks, es savā prātā nodomāju. Tā kā saka, ka piliens var parādīt trauku saturu, tā mirklis var parādīt cilvēku. Un es tad tā nodomāju, ja man kādreiz mūžā būs meita, tad es viņu nosaukšu tavā vārdā Mārīt. Un tā tas ir, man ir meita Māra.